Latvijas Bībeles centrs sadarbībā ar Londonas Mūsdienu Kristietības institūtu piedāvā apmācību programmu Kristietība, darbs un sabiedrība. Parasts ikdienas kristietis katru nedēļu vismaz 40 stundas pavada darba vietā. Un ja mēs to neredzam kā savu galveno māceklības un kalpošanas vietu, tad mēs patiesībā izslēdzam Dievu, viņa vārdu un evaņģēliju no savas dzīves. Šī ir viena gada klātienes programma, kas palīdz saprast, kā mēs varam būt par sāli un gaismu sabiedrībā un tajā vietā, kur Dievs mūs ir nolicis, savā darba vietā. Programmas mērķis ir sniegt apmācāmajiem rīkus un zināšanas, lai viņi spētu atrast atbilstošu līdzsvaru starp ticību, darbu un ģimeni. Dažas tēmas, kuras pārunāsim lekcijās. Ko Bībele saka par darbu? Attiecības un sadarbība organizācijās. Kāda ir mana kristīgā identitāte darba vietā? Kā nest augļus savā darba vietā? Garīgā attīstība. Kā strādāt veselīgi? Un citas tēmas. Studijas notiek klātienē aptuveni 1 reizi mēnesi sestdienās. Starp lekcijām 1 reizi mēnesī studenti satiekas mazajās grupās, kurās noskatās sagatavoto video materiālu, pārunā lekcijās apgūto un to, kā ir veicies viņu darba vietā, kā arī aizlūdz viens par otru. Ja jūs šī programma ir ieinteresējusi, lūdzu piesakieties līdz 31. augustam mūsu mājaslapā. Esiet laipni aicināti!